Tā, kad tu dzirdi vārdu aģents, tev nāk prātā ChatGPT vai arī sporta aģents? Abi divi. Kas būtu tie virzieni, kur viņš tev varētu palīdzēt? Viņš man varētu palīdzēt pieņemt kaut kādus lēmumus, par kuriem es pat neesmu tik pārliecināta. Tad aģents tev palīdz sakārtot karjeru, izvirzīt pareizos soļus, ar kontaktiem palīdzēt virzīties uz priekšu. Kas ir tavi mērķi karjerā? Tagad es vēlos iekļūt Latvijas izlasē, tā kā man bija pirms gada, un es pie tā mēģinu strādāt. Brašāk. O tā. Šito var Instagramā likt, iepriekšējo nevarēja. Kādreiz es nezināju, ko nozīmē aģents sporta veidos, bet tagad es uzzināju, ka no aģenta tie cilvēki, kur tev palīdz atrast nākotnē komandu, labāku vietu, kur spēlēt. Aģents jau pats nepieņem to lēmumu, viņš pēc tam tev iedod to piedāvājumu, un tad tu pats izlem, vai tu gribi ņemt to piedāvājumu vai negribi ņemt. Kam tu vairāk uzticies, sev, vecākiem vai trenerim vai aģentam? Es uzticos visiem, bet man liekas, vairāk es uzticētos saviem vecākiem un treneriem. Aģentiem es novēlu būt kā personāla vadības speciālistiem, kuri redz savos darbiniekos potenciālu, redz to ceļu, kā viņš var kļūt par lielisku speciālistu. Tāpat arī jauniem sportistiem. Redzēt, kas ir viņa personība, kas ir viņa psiholoģiskā sagatavotība, kur ir varbūt vājie pēdiņās muskuļi arī psiholoģiskā sagatavotībā, un kas ir viņa ceļš līdz virsotnēm. Iespējams, tas nav tikai labākā vieta, lielākie sasniegumi un ātrs progress. Varbūt viņiem tas ceļš ir nedaudz zigzag veidā, un tādā veidā palīdzēt tiem jauniešiem iet uz priekšu un sasniegt viņa potenciālos griestus.